Tā, lūk, tomēr mums vismaz izdosies nedaudz ziemu pievilināt tuvāk pie mums, un jāsaka, ka tas būs ar Māra palīdzību. Māris šorīt pirms brīža bija studijā ar slīdām rokās, un tad kaut kur aiztraucās. Māri, kur tu šobrīd esi? Rīt arī skatītājiem jāsaka, pirms brīža es biju Elijas ielā 17, kur ne sniega, ne ledus, nekas tam līdzīgs, bet tomēr es jums gribu pierādīt pretējo, ka janvāra mēnesī 2014. gadā ziema turpinās, un rekur mums ir slīdes, mums ir rekurs slīdes kopā ar Evu, un Eva rekur ir kopā ar man šajā rīta stundā. Sveicināt, Ev, kā jūties? Sveiki, jūtos lieliski, labrīt. Es zinu, ka tu nes tomēr Latvijas vārdu plašajā pasaulē kā daļslidotāja, tā ir? Tieši tā. Labi, bet tu zini, ka tomēr es esmu rekordiem mācījies visu kaut ko, un daļslidošana ir ziemas sporta veids, kurā sportists pārvietojas ar slīdām pa ledu, izpildot papildu elementus. Visbiežāk mūzikas pavadījumā, tā ir? Tieši tā. Labi, un oficiālajās sacensībās tie ir 4 komplektu medaļu, piemēram, tās lietas. Sieviešu individuālā slidošana, ja? Tad ir arī vīriešu individuālā slidošana, tas attiec uz mani, pāru slidošana un arī sinhronā slidošana, ja? Tieši tā. Un ko tu izpildi? Es piedalos gan individuālā slidošanā, gan arī sinhronās slidošanas komandā. Labi, jau pasaka, kas ir jādara pirms mēs sākam slidot? Droši vien, ka ir jāiesildās, ja? Tieši tā ir jāiesildās. Uz zemes vēlams vispirms. Zemes labi, bet mēs jau atrodamies rekur uz ledus, te padās spīķeru slidotavā, un tu varētu lūdzu parādīt, kā tu slido uz vienas kājas? Protams. Lūdzu, parādi. Paldies, ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi. Man tas viss vēl ir nedaudz pagaid, piebremzē mani. O, tā. Tu vari nedaudz palikties, lūdzu, reku slidojot. Tas ir ļoti, ļoti labs. Ļoti labi izskatās. Tā, uzmanību. Abā, ļoti. Slido šeit, jā. O, ļoti labi. Tā. Ar ko atšķirās sinhronā no individuālās? Ar to, ka sinhronā slidošana ir tas pats, kas individuālā, tikai bez lecieniem, un to izpild 16 cilvēki vienlaicīgi un pilnīgi identiski. Labi, skaidrs, tu vari tagad tā ieskrieties, ieslidoties riktīgi un tā uzmest tādu žing, augšā. Uzmanību. Lībai. 3, 2, 1. Ej! Nu, mēs noskaidrosim, kādu laikapstākļu mums sagaida šajā dienā. Ne pats spīķeros, pavisam skaidrs, +7 grādi. Tomēr ledus mums netrūkst un viss ir kārtībā. Bet laikapstākļi Latvijas teritorijā. Sāksim ar Kurzemi. Kurzemē mākoņu daudz. Dienas laikā ik pa laikam līs un vietām pat stipri. Jūras piekrastē pūtīs brāzmaids dienvidrietumu pussvējš, kas dienas laikā iegriezīsies no ziemeļrietumiem. Savukārt Vidzemē un arī Latgales pusē tās gaisa temperatūras būs stipri vien līdzīgas. Mākoņi saglabāsies daudz un kā iepriekšējā naktī, tā arī dienas stundās ik pa laikam līs lietus. Zemgalē, to galvaspilsētā un Rīgā arī šodien apmācies lietains laiks, gaisa temperatūra jau pat labāk šeit ir +7 grādi, arī dienā pavisam līdzīgi. Bet medicīniskais laikdarbs šodien otrais, un tas ir labvēlīgs. Tā, mēs te slidojam, jūs droši vien mostaties, darat rīta kafiju, un tiekamies jau pēc 7:30. Tā, Eva, es aiz tevis, nu tā sinhroni, ja? Ar labo? Ar kreiso? Kreiso? Uz vietas kājas. Nu, tā labi, nu? Nu, redz, cik labi, mēs varētu piešķirt Mārim atzīmi, cik mēs liktu, jā? Turējās kājās, tas labi. Nav, ko tu liecinieks. Piecinieks. 5 baļu sistēmā. 5,1. Jā, noturējās. Lielisks līdzsvar izjūta. Sportziņās arī varu pateikt, ka šodien Siguldā arī ar ledu saistītas sacensības. Tur kamaniņu sportā Eiropas